tavu palīdzību lūdzam. Steidzies mums palīdzēt. Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen. Alleluja. Viņš pacelsies no strauta pie ceļa,
pacels galvu. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Sacīja Kungs manam kungam, sēdīs man pie labās rokas. Alleluja. Viņš ir atstājis piemiņā savus brīnumdarbus. Viņš ir kungs, kas žēlo. Alleluja. Viņš ir atstājis piemiņā savus brīnumdarbus. Viņš ir kungs, kas žēlo. Alleluja. Es teikšu kungu no visas manas sirds. Taisnīgo padomē un sapulcē. Lieli kunga darbi, tie jāpazīst visiem, kam tie patīk. Spožums un skaistums ir viņa darbi. Un viņa taisnība pastāv mūžām. Viņš atstāja savu brīnumu piemiņu. Kungs ir žēlsirdīgs un labvēlīgs. Turību viņš deva tiem, kas viņa bīstas. Mūžam viņš pieminēja savu derību. Savus varenos darbus viņš rādīja savai tautai, lai viņiem atdotu pagātnu īpašumu. Viņa roku darbi ir patiesība un taisnība. Negrozām ir visi viņa baušļi, nostiprināti uz mūžu mūžiem. Doti patiesībā un taisnībā. Viņš sūtīja pestīšanu savai tautai. Uz mūžiem iestādīja savu derību. Svēts un cienījams ir viņa vārds. Gudrības iesākums ir kunga brīvība. Labs prāts ir visiem, kas pēc tās dzīvo. Viņa slava pastāv mūžām. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Viņš ir atstājis piemiņā savus brīnumdarbus. Viņš ir kungs,
Lasījums no Pētera 1. vēstules. Lai slavēts Dievs un mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas caur Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem, savā lielajā žēlsirdībā no jauna mūs ir dzemdinājis dzīvai cerībai, neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas jums tiek uzglabāts debesīs. Caur ticību jūs Dieva spēkā tiekat pasargāti atpestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pastarā laikā. Esi slavēts, Kungs, debesu plašumā. Esi slavēts, Kungs, debesu plašumā. Esi mūžīgi slavēts un godināts. Debesu plašumā. Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Esi slavēts, Kungs, debesu plašumā. Augstu slavē Kungu mana dvēsele, jo Dievs ir uzlūkojis manu pazemību. Augsti slavē Kungu mana dvēsele, jo Dievs ir uzlūkojis manu pazemību. Augstu slavē Kungu mana dvēsele, un mans kārs gavilē Dievā manā pestītājā. Jo viņš ir uzlūkojis savas varones zemību. Redzi no šī brīža svētīgu tevis visas paudzes. Lielas lietas man ir darījis varenais, un svēts ir viņa vārds. Un viņa žēlsirdība paliek uz paudžu paudzēm. Tiem, kas viņa bīstās. Varenus darbus viņš darīja ar savu roku, izkaisīja tos, kas augstprātīgi dara. Varenus viņš nogrūda no troņa un augstināja pazemīgos. Izsākušos viņš pildīja labumiem, bet bagātos atstāja tukšām. Viņš uzņēma savu tautu Izraēlim, atcerēdamies savu žēlsirdību. Viņš bija solījis mūsu tēviem, Ābrahamam un viņa dzīvumam mūžīgi. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Kādas līdz sākumā ir bijis, un tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Augsti slavē Kungu mana dvēsele, jo Dievs ir uzlūkojis manu pazemību. Liksmām sirdīm piesauksim Dievu, kas pasauli vienreiz radīja, to ar atpestīšanu radīja no jauna un ar mīlestību to pastāvīgi atjauno. Kungs atjauno savas mīlestības brīnumdarbus. Mēs tev pateicamies, Dievs, kas savu spēku atklāja visā radībā
un laika ritējumā parādi savu gudrību. Kungs atjauno savas mīlestības brīnumu darbus, caur tavu dēlu, kas sludināja mieru un uzvarēja pie krusta, atbrīvo mūs no nepamatotām bailēm un bezcerības. Kungs atjauno savas mīlestības brīnumu darbus, dod žēlastību visiem tiem, kas mīl taisnību un to sargā, lai viņi bez viltus un patiesā mierā sadarbotos pasaules celtniecībā. Kungs atjauno savas mīlestības brīnumu darbus. Esi līdzās apspiestajiem, atbrīvo ieslodzītos, mierīgi noskumušos, dod maizi izsalkušajiem un spēku vājajiem, atklāja visiem krusta atnesto uzvaru. Kungs atjauno savas mīlestības brīnumu darbus. Tu savu dēlu pēc nāves un apbēdīšanas brīnišķīgā veidā augšām cēli godībā, dod žēlastību mirušajiem, kopā ar viņu ieiet dzīvē. Kungs atjauno savas mīlestības brīnumus. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Lūksimies. Visvarenais mūžīgais Dievs, vadi mūsu soļus saskaņā ar tavu gribu, lai tava mīļotā dēla vārdā mēs kļūtu bagāti labos darbos, caur Jēzu Kristu mūsu kungu, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda, Dievs visos mūžu mūžos. Dievs kungs, lai ir ar jums! Lai jūs svētī visslavenais un žēlsirdīgais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen! Slavēsim Kungu! Pateicībā Dievam!
sludiniet viņa slavu. Aleluja! Tagad draudzinājumās Kristus ir augšām cēlies. Patiesi augšām cēlies. Šo vēstu šodien iepazīst, atklāja un nes tālāk Emausa mācekļi. Viņi šodien mums palīdz labāk iet lieldienu priekā, labāk saprast svētos rakstus, apzināties, ka Kungs iet kopā ar mums. Un, ja esam dažreiz skavēt viņu atpazīt, tieši tāpēc lūdzam Kunga žālsirdību, lūdzam grēku piedošanu, lūdzam arī viņa žālsirdīgo spēku, kas mūs dziedina, atjauno un dara Dieva žēlastības cienīgus. Tāpēc pazemīgi nožēlosim grēkus. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina, tādēļ es lūdzu vissvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojas par mums visiem, visvarenais un žēlsirdīgais Dievs, un piedevis mums mūsu grēkus, lai mūs ieved mūžīgajā dzīvē. Kyrie, Kyrie, Kyrie.
kas ir atjaunojusies garā, lai tā līksmojot par atgūtajām Dieva bērnu tiesībām, droši cerētu uz savu saukšanu celšanās dienu. Mēs tevi lūdzam, mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no apustuļu darbiem. Vasaras svētku dienā Pēters kopā ar tiem 11 nostājās un pacēlis balsi sacīja: Jūdejas vīri un viss, kas dzīvojat Jeruzalemē, lai tas jums kļūst zināms, un uzklausiet manus vārdus. Izraēliešu vīri, uzklausiet šos vārdus, Jēzu Nācerieti, vīru, kura sūtību Dievs apstiprināja jūsu priekšā par neparastiem darbiem, brīnumiem un zīmēm, kurus Dievs caur viņu izdarīja jūsu vidū. Kā jūs paši to zināt, šo vīru, kas pēc Dieva noteiktā lēmuma paredzēja, tika nodots. Jūs ar bezdievu rokām piesitāt krustā un nonāvējāt, bet Dievs viņu uzmodināja, izraisīdams nāves bažas, jo nebija iespējams, ka tās valdītu par viņu. Dāvids par viņu taču sacīja: es vienmēr Kungu paturēju acu priekšā, jo viņš ir pie manas labās rokas, lai es nesvārstītos. Tāpēc mana sirds priecājas un mana mēle gavilēja, un arī mana miesa dusēs cerībā, jo tu neatstāsi man dvēseli pazemē un neļaus savam svētajam redzēt satrūdēšanu. Tu darīji man zināmas dzīvības ceļus, un mani piepildīja ar prieku tavu vaigu priekšā. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Mūžīgās dzīves
apustuļa Pētera pirmās vēstules. Ja jūs piesaucat kā tēvu to, kas neskatoties uz personu, ikvienu tiesā pēc viņa darbiem, tad pavadiet bijībā savu uzturēšanās laiku svešumā. Jūs taču zināt, ka no jūsu aplamā dzīves veida, ko mantojat no tēviem, jūs esat atpirkti nevis ar iznīcīgo sudrabu vai zeltu, bet gan ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristus kā bezvainīgs un neaptraipīts jērs. Viņš, protams, bija paredzēts vēl pirms pasaules sākuma, bet ir atklāts tikai pēdējā laikā jūsu dēļ. Caur viņu jūs ticat Dievam, ka viņu uzmodināja no miroņiem un viņam dāvāja godību, lai jūsu ticību un cerību saistītos pie Dieva. Tie ir svēto rakstu vārdi. Viņi sarunājās savā starpā par visu, kas bija noticis, bet kamēr viņi tā runāja un savā starpā sprieda, pienāca klāt pats Jēzus un gāja kopā ar viņiem, bet viņu acis tika kavētas viņu pazīt. Un viņš tiem jautāja, par ko jūs iedami tā runājaties savā starpā, bet tie noskumuši apstājās. Un viens no viņiem vārdā Kleofas atbildot viņam sacīja: Tu laikam esi vienīgais ieceļotājs Jeruzalemē, kurš nezini, kas tur šajās dienās noticis. Viņš tiem jautāja, kas tad? Tie viņam atbildēja tas, kas notika ar Jēzu Nacarieti, pravieti, kas bija varens darbos un vārdos Dieva un visas tautas priekšā, un kā augstie priesteri un mūsu priekšnieki nodeva viņu notiesāšanai uz nāvi un viņu piesita krustā. Bet mēs cerējām, ka viņš būs tas, kas atpestīs Izraēlu. Un tagad pēc visu tā šodien ir jau 3. diena, kopš tas ir noticis. Bet arī dažas no mūsu sievietēm mūs nobiedēja. Viņas vēl pirms gaismas bija aizgājušas uz kapu, bet neatradušas viņa miesu atgriezās, stāstīdamas, ka esot redzējušas eņģeļu parādīšanos, kas sacījuši, ka viņš esot dzīvs. Tad daži no mūsējiem aizgāja uz kapu un atrada visu tā, kā sievietes bija stāstījušas, bet viņu pašu neredzēja. Tad viņš tiem sacīja: Ak, jūs neprašas, cik kūtras ir jūsu sirdis, lai ieticētu visam, ko pravieši ir sludinājuši. Vai tad Kristum nevajadzēja to izciest un iet savā godībā? Un iesākdams no Mūzes un visiem praviešiem, viņš tiem skaidroja visus rakstus, kas attiecas uz viņu.
Tuvojoties ciematam, uz kuru tie gāja, viņš izlikās, ejam tālāk. Bet tie viņu lūdza sacīdami, paliec pie mums, jo vakars ir tuvu un diena jau beidzas. Un viņš iegāja iekšā un palika pie tiem. Un notika, ka sēžot ar tiem pie galda, viņš paņēma maizi un svētīja, un lauza un deva viņiem. Tad tiem atvērās acis, un tie pazina viņu, bet viņš izzuda to acīm. Un viņi sacīja viens otram, vai tad mūsu sirdis mūsos nedega, kad viņš ceļā ar mums runāja un mums skaidroja rakstus. Un viņi te pašā stundā cēlās un gāja atpakaļ uz Jeruzalemi. Un atrada sapulcējušos 11 un pārējos, kas sacīja, Kungs pat tiešām ir augšām cēlies un parādījies Sīmanim. Tad arī viņi pastāstīja, kas bija noticis ceļā un kā tie pazina viņu pie maizes laušanas. Tie ir svēto rakstu vārdi. Dārgā draudze, brāļi, māsas, Kristu ir trešā lieldienu liturģiskā laika svētdiena. Pagājušā svētdienā pārdomājam apustuļa Toma vēlmi satikt, pieskarties, pārliecināties. Jēzus saka, svētīgi tie, kas tic neredzējuši. Nākošā svētdiena mums ir labā gana svētdiena, kur redzēsim īpaši apustuļu Pēteri kā to, kam ir uzticēta ganītāja sūtība. Bet šodien mēs esam kopā ar Emausa mācekļiem. Noteikti katru īpašā veidā uzrunā šis notikums. Ja jūs jautātu man, kas man personīgi liekas īpaši neparasti, kad īstenībā ar mācekli, un viena vārdu mēs zinām, Kleofas, kas Jēzum saka, tu laikam esi vienīgais ieceļotājs Jeruzalemē, kurš nezini, kas šajās dienās tur ir noticis. Zīmīgi, ka ar tādu pārliecību viņš vēršas pie paša kunga, kurš, protams, zina vislabāk, bet tomēr ir uzstādīts šis jautājums. Tu laikam tiešām esi vienīgais starp visiem. Un ja es arī ļaujās, viņš saka, kas tad? Un, protams, tiek izteikta mācekļa cerība. Drīzāk, precīzi sakot, cerība, kāda viņiem ir zudusi. Bet kas ir vēl interesanti, ir arī vairākas liecības. Sieviešu liecība. Pēc tam ir teikts, ka daži no mūsējiem patiešām aizgāja un pārliecinās, ka kaps ir tukšs, bet tāpat laikā šie divi mācekļi turpina ceļu uz mājām. Viņam ir savs priekšstats, viņam ir sava izpratne, un pat informācija un liecības priekš viņiem paliek tikai informācijas līmenī. Tas viņus nepārveido, šī vēsts neizmaina viņa dzīves virzību. Šī informācija, ko viņi ir iegūši, un pieredze, kas ar viņu sirdīs, nekļūst par viņa pārliecību. Interesanti, ka tieši otrā lasījuma apustulis Pēteris saka, ka mēs
šajā pasaulē īstenībā esam kā svešumā. Un tieši tāpēc pavadiet bijībā savu uzturēšanos laiku. Mūsu mājvietas, mūsu tēvi ir debesīs, bet šeit, šajā pasaulē, mēs esam svešumā. Un Kristus mums ir atnācis caur augšām celšanos, lai atgādinātu mums un palīdzētu mums jau šeit, šajā pasaulē, būt kopā ar Dievu. Pēteris saka, lai jūs ticībā un cerībā saistītos pie Dieva. Ļoti skaisti vārdi, varbūt tieši tāpēc, ja nav šīs cerības, ja nav ticības, tad mācekļi arī neatpazīst kungu. Skatījos daudzus komentārus un arī dažas mākslas filmas, kur attēlota šī aina, un režisori attēlo Jēzu it kā apklātu ar galvas segu, it kā tādu, kuru fiziski nevar īsti ieraudzīt viņas seju, bet noteikti ir kaut kas vēl, kas kavē mācekļus, kas, kā saka svētie raksti, viņu acis tika kavētas viņu iepazīt. Un tiešām šodien esam aicināti pārdomāt, kas tad ir tie šķēršļi, kas mums kavē atpazīt kungu savā tuvākajā, atpazīt kunga klātbūtni šajā pasaulē, atpazīt to, ka viņš kā tiešām ceļinieks pievienojas mums un iet kopā ar mums. Šīs pārdomās gribu jums padalīties ar svētā tēva Franciska teikto Ēģiptē. Sestdien viņš svinēja svēto misiju, vairāk 10 000 cilvēku bija pulcējušies uz šo tikšanos. Viņš ir apmeklējis tās vietas, kur bija vairāk atentāti, kur, tā var teikt, bija arī gājuši bojā kristieši koptu baznīcās. Un viņš tieši runāja par šo evaņģēlija fragmentu. Tāpēc ļoti īsi vēlos pateikt dažas pāvesta domas. Un pāvests kā vienmēr ar lielu skaidrību apstājās pie 3 svarīgiem punktiem, kurus viņš rezumē: nāve, augšām celšanās un dzīvība. Svētais tēvs saka, šie mācekļi atgriežas pie savas ikdienas. Viņiem ir ļoti sāpīga pieredze, krusta iedaunojums viņiem traucē ieticēt. Viņiem viss ir zudis, un patiesībā šajā situācijā viņi paši ir kā miruši. Viņi nespēja atbildēt uz jautājumu, kāpēc Dievs ir to pieļāvis, kāpēc viņi ir nonākuši tādā izmisumā un bezcerībā. Un pāvests saka, arī mēs varam to piedzīvot savā dzīvē. Bet zīmīgi, ka viņi iepazīst Dievu maizes laušanā. Tieši tāpēc pāvests saka, arī mums ir jāļauj iepazīst Dievu caur to, ka mēs mainām savus priekšstatus. Dievs mums atklājās, Dievs atklājas savu tēlu ar vienu, ja tā var teikt, patiesāku un autentiskāku. Tieši šajā tumsā, izmisumā un bailēs, bezcerībā šajā ceļā Jēzus pievienojās mācekļiem un iet kopā. Viņš viņus pavada, viņš ir pastiepis roku, viņš vēlas tikt aicināts. Viņš iesaistās sarunā, viņš skaidro rakstus. Un toši šis ceļš kļūst par atgriešanās ceļa sākumu. No nakts mācekļi iet rītausmā, no nāves viņi iet dzīvībā. Tieši tad, kad viņi ir sapratuši rakstus, kad Jēzus dod skaidrojumu, viņi arī atklāja, ka krusts izgaismo augšām celšanos. Un pāvests saka, augšām celšanās triumfē caur Kristus nāvi. Viņš saka, augšām celšanās nav tikai baznīcas ticība un pārliecība. Baznīca ir dzimusi no augšām celšanās. Ja Kristus nav augšām cēlies, tad mūsu ticībai nav vairs jēgas, te nav vairs satura. Augšām cēlies atklājās viņu acīm, bet tāpat brīdī viņš arī pazūd, lai turpinātu
maizes laušanu ar žestu. Un Svētais Tēvs saka, ka tieši Euharistija kļūst par klātbūtnes un tikšanās vietu. Tieši tāpēc Euharistija visciešākā veidā ir saistīta ar Dieva vārda izpratni. Tieši Dieva vārda izpratne palīdz mums pieņemt Euharistijas dāvanu. Pāvests saka, ka sakramenti ir tie, kas ieved mūs Kristus klātbūtnē. Patiešām Emausas mācekļi mums atklāja tik daudz, ka viņi kļūst par lieciniekiem, viņi tāpat stundā atgriežas, viņi pievieno savu liecību pārējām liecībām, viņi nenes vairs informāciju, bet viņi paši ir kļuvuši par lieciniekiem. Tieši tāpēc īsta ticība, pāvests saka, dara mūs taisnīgākus, žēlsirdīgākus, godīgākus. Tā palīdz ieraudzīt otrā cilvēkā nevis ienaidnieku vai svešinieku, bet brāli, draugu un tuvāko. Īsta ticība liek mums sargāt un iestāties par otru cilvēku, domāt par otra cilvēka tiesībām, saka Svētais Tēvs. Tāpēc vienīgais ekstremisms, kas ir pieļaujams un kas ir Dievam patīkams, ir mīlestības ekstremisms. Jebkurš cits ekstremisms nevar būt Dievam patīkams. Šodien, dārgā draudze, brāli, māsas Kristū, redzam, kā šie mācekļi palīdz viens otram, kā tieši piepildās tas, kur 2 vai 3 ir pulcējušies kunga vārdā, kungs ir viņu vidū. Arī šī viesmīlība, ko viņi parāda Jēzum, kurā viņi vēl redz sākumā svešinieku, ļauj viņiem satikt augšām cēlušos kungu. Viņi patiešām pilnā mērā kļūst par mācekļiem, jo pēc šī notikuma nes šo liecību. Viņi kļūst par apustuļiem, labās ziņas nesējiem. Lai šodien šīs pārdomas tiešām arī mums dod spēku, lai palīdz mums saprast, kas mums vēl traucē atpazīt kungu, kādi ir tie šķēršļi, kas neļauj viņu redzēt ikdienā, kas neļauj viņam pilnā mērā uzticēt savu dzīvi. Lai šodien šis Dieva vārds arī mums palīdz izprast svētos rakstus, lai mūsu sirdis deg, kad kungs ir mūsu vidū. Āmen. Brāļamās Kristū, apliecināsim ticību Dievam. Es ticu uz vienu Dievu, visvareno Tēvu, debesu un zemes, visu redzamo un neredzamo lietu radītāju. Es ticu uz vienu kungu Jēzu Kristu, vienpiedzimušo Dieva dēlu, pirms visiem mūžiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu neradītu, būtībā līdzīgu Tēvam un caur kuru viss ir radīts, un kurš mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā ir nācis no debesīm, iemiesojies caur svēto garu no Jaunavas Marijas un tapis cilvēks. Krustā sists par mums Poncija Pilāta laikā, cietis un apēdīts. 3. dienā augšām cēlies, kā pravietots rakstos, uzkāpis debesīs, sēž pie Tēva labās rokas un atkal godībā atnāks tiesāt dzīvos un mirušos, un viņa valdīšanai nebūs gala. Es ticu uz svēto garu, kungu un atdzīvinātāju, kas no Tēva un Dēla iziet,
kas ar tēvu un dēlu tiek līdzīgi pielūgts un slavēts, kas ir runājis caur praviešiem. Es ticu uz vienu svētu, katolisku un apostolisku baznīcu. Es atzīstu vienu kristīgu grēku piedošanai, gaidu mirušo augšām celšanos un dzīvi nākamajā mūžībā. Āmen. Piesauksim visvarenā Dieva spēku un lūgsim viņa palīdzību savās un visas pasaules vajadzībās. Lūgsim par Svēto baznīcu un tās kalpiem, par mūsu pāvestu Francisku, visiem bīskapiem, priesteriem, diakoniem, lai arī šodien ar dzīvu ticību visā pasaulē tiek lausta Euharistijas maize un pasludināts Dieva vārds. Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausī mūs, Dievs. Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausī mūs, Dievs. Lūgsim par savu ticību, lai Kungs mūs sargā no vienaldzības un kūtruma un nedara vien tuvāk Dieva pazīšanai. Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausī mūs, Dievs. Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausī mūs, Dievs. Lūgsimies kopā ar Emausas mācekļiem. Kungs paliec ar mums šodien un vienmēr. Lūgsim par to, lai Jēzus klātbūtne stiprināti. Arī mēs esam gatavi liecināt, ka Kungs patiešām ir augšām cēlies. Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausī mūs, Dievs. Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausī mūs, Dievs. Lūgsim viens par otru, par draudzi, par tiem, kas ir ceļā pie Kristus, par jaunkristītajiem, lai mums nekad netrūks dedzības piesaukt Kungu lūgšanās un slavas dziesmās. Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausī mūs, Dievs. Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausī mūs, Dievs. Lūgsim, lai Kristus augšām celšanās gaisma atspīd arī mūsu mirušajiem brāļiem un māsām. Šajā svētā misē lūdzamies par Vladislavas dvēseli, uzticot viņu Dieva žēlsirdībai. Lūgsimies ar mūsu mirušajiem piederīgajiem. Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausī mūs, Dievs. Mēs lūdzam, apžēlojies un uzklausī mūs, Dievs. Dievs, kas esi mūs atvēris ceļu uz mūžību, uzklausa savas baznīcas pazemīgās lūgšanas un pildi visu ticīgo sirdis ar pateicības un prieka garu caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Daži draudzes paziņojumi. Jums ir mājaslapā un arī informatīvajās lapiņās. Šodien pēc svētās mises un svētības ar svētāko sakramentu tie, kas bijuši Alfā vai domā līdzdarboties Alfā, gan vadot grupas, gan kalpojot, kad visi interesanti ir aicināti uz svētās ģimenes māju. Mēs gan izvērtēsim pēdējo Alfu, gan arī plānosim jau nākošo. Tāpēc sirsnīgi visus aicinu. Visi mīļi ir aicināti pabūt kopā un arī iezīmēt šo trešo lieldienu laika svētdienu. Kā parasti pirmdien vakarā ir tezē lūgšanas stunda. Iesākam jaunu mēnesi, kas ir īpaši Dievmātes godināšanas laiks, un šajā gadā tā ir Fatimas 100 gada notikuma vēstījums, kas
kļūst īpaši aktuāls, tāpēc 13. maijā arī pāvests apmeklēs Fatimu un pasludinās par svētajiem Francisku un Jacintu. Mūsu draudzē būs gan konferences, dievkalpojumi, sadraudzības laiks, kas ļaus mums labāk iepazīt šo vēsti. Nākošajā svētdienā, 7. maijā, mūsu draudzē ir bīskapa Antona Justa klātbūtnē un svētā mise, kuras laikā viņš arī piešķirs iestiprināšanas sakramentu. 14. svētās mises laikā, kas būs angļu valodā. Gadījumā šis sakraments iztrūkst, tad tā ir skaista iespēja sagatavoties un to saņemt. 1. mēneša sestdienā tautas rožu kronis pulcējās šī maija mēnesī Aglonas bazilikā. Ir iespējams arī pievienoties, un tur ir gan dievkalpojums, gan rožu kronis. Paldies arī par jūsu atbalstu un ziedojumiem, kas tiek vākti baznīcas torņa zvanu sistēmas labiekārtošanai. Un, kā jau sacīju, augusta, bet māja vidū mēs arī tos sagaidīsim un uzstādīsim, un arī gribam, lai baznīcas tornis būtu tādā veidā pieejams visiem. Arī pat labāk par to daudz tiek domāts un tas tiek darīts, un tāpēc paldies par jūsu atsaucību. Tagad turpināsim svētās mises upuri.
Dievs, visvarenais Tēvs, pieņem šo manu un jūsu upuri. Lai Kungs pieņem šo upuri, lai godu un slavu savam vārdam, par labu mums un visai svētajai baznīcai. Tevi lūdzām, Kungs, pieņem šo upuri, ko gavilējot sniedz Tev baznīca, un saviem ticīgajiem, kam esi devis lieldienu prieku, dāvā arī mūžīgo līgstību debesīs, caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Amen. Dievs, Kungs, lai ir ar jums! Uz augšu sirdis! Pateiksimies Kungam, mūsu Dievam! Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi. Katrā laikā Tevi, Kungs, slavēt, un it sevišķi šajās dienās teikt Tavu godu, kad Kristus ir upurēts kā mūsu prasa. Viņš nepārtrauc kā mums sevi upurēt, un Tavā priekšā mūs aizstāvēt. Vienreiz upurēts, viņš vairāk nemirst, un nonāvēts joprojām dzīvo. Tādēļ lieldienu priekā liksmu un gabalē ticīgi visā pasaulē, un arī debesu spēki un eņģeļu varas dzied Tavas godības himnu, teikdami tagad un vienmēr. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī biķeri, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asinu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.
noslēpums. Mēs vēstīsim par tavu nāvi, kungs, un liecināsim par tavu augšām celšanos, līdz pat tavai atnākšanai. Tāpēc, pieminēdami tava vienpiedzimušā dēla nāvi un augšām celšanos, mēs upurējam tev, kungs, šo dzīvības maizi un pestīšanas biķeri un pateicamies, ka mums esi ļāvis būt tavā priekšā un tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, lai svētais gars vieno mūs visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asinis. Atceries, kungs, savu baznīcu visā pasaulē un liec tev pieaugt mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Francisku, mūsu bīskapus Zbigņevu un ar visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus un māsas, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši tavā žēlsirdībā un ļauj viņiem redzēt tavu vaigu. Apžēlojies par mums visiem, mēs tevi lūdzām, lai kopā ar svēto Dieva māti jauno Mariju, svēto Jāzepu jaunos Marijas līgavēni, svētajiem apostoliem, svēto Mariju Magdalēnu draudzes aizbildni, visiem svētajiem, kas tev bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi un varētu tevi teikt un slavēt caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, tev Dievam visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir viss gods un slava visos mūžu mūžos. Sniedziet viens otram
saki tikai vārdu, un mana dvēsele Kristus miesa, lai pasargātu mūsu ticību. Mācekļi pazina kungu Jēzu pie maizes lāpšanas. Pasaulē vai visās, lai mēs to
rādīnā liec visiem, augšām celties apskaidrotā miesā, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Amen. Dievs kungs, lai ir ar jums. Lai jūs svētī visvarenais un žēlsirdīgais Dievs Tēvs un Dēls un
Stay.